Grāmata Dere Hašem, autors Mašē Haim Lucāto, Ramhaļ. Un iepriekšējo reizi mēs skatījām iepriekšējās divās lekcijās par cilvēku dvēseli un dvēseles uzbūvu un tās sastāvdaļām. Nefeš, roh, nešamā, haja, ihidā. Un ko tas viss nozīmē un kā katrs darbojas šis sastāvdaļas. Un šoreiz mums ir tāds temats par tēmu, kāpēc cilvēki sapņo, par sapņiem. Tātad te autors stāsta mums, ka praviešu gars tā ir saite ar visaugsto. Tas nav nekas cits, nav tur nekāds, kā saka, maģisks kaut kas klāt, bet konkrēti saite ar visaugsto. Un cilvēku spēki iedalās divās grupās, ir aklie spēki un ir redzošie spēki. Un aklie tas nozīmē šī fiziskā ķermeņa darbība, šī zemākā dvēsele, fizioloģija, fantāzija, vajadzība tā ir un mūs sarga, bet ja cilvēks pieliek klāt no šī sava ļaunā iesākuma, no šī iecer arā, pie visa šī, tad tas paliek pa ļaunumu. Un tad cilvēks iet aklajā zonā un vairs nezin, kur ir visaugstais. Un cilvēki paliek tādi fantazētāji un lieli tādi materiālisti. Un tas tad arī ir ļaunums liels, jo visaugstā vaigs tad ir apsakt cilvēkam. Un ir redzīgie spēki. Un tur ietilp saprāts un labās īpašības. Un ar labām īpašībām cilvēks var iziet arī no aklās zonas, ja, piemēram, cilvēks nokļūst šajā aklā zonā, kam negadās. Tad, ja labās īpašības, tad ar savu darbu, ar sevi, var šis cilvēks iziet no aklās zonas, un ņemot palīgā arī saprātu un pētot instrukciju Toru, un tad tas ir iespējams, un visaugstā vaigs paliek atklāts. Dvēseli ir saistīta ar augstākām garīgām pasaulēm. Nefeš, roh, nešamā, haja, ihidā. Tā ir ķēdīt, kas pakāpeniski kā kāpnes ved no šīs zemākās pasaules, no šīs zemākās dvēseles sastāvdaļas uz augstākām sastāvdaļām, arī uz augstākām garīgām pasaulēm. Un neskatoties uz to, ka mums ir fizisks ķermenis ar 5 maņu orgāniem, ar kuriem mēs uztveram šo pasauli, caur šo ķēdīti, šo dvēseli, ir palikuši saites ar garīgiem objektiem. Jo, mūsu ķermenis, mūsu miesīgā daba, tā saucamā, aizsedz pieeja garīgām pasaulēm. Mēs neredzam ar šiem maņu orgāniem. Dvēseli ir iesprostot šī ķermenī, šī biorobotā, un tikai uztveram šo pasauli ar šiem 5 maņu orgāniem. Un garīgo pasauli iespējams uztvert ar saprātu. Cilvēks pats to neapzinās, bet cilvēks jūt savu likteni, ka ir šīs garīgās pasaules, no kurām nāk šī nelielā pieskaršanās. Piemēram, tāda briesmu sajūta pēkšņi, intuīcija. Tas viss nāk no augšas, no garīgām pasaulēm. Bet ir ļoti grūti atšifrēt šīs lietas un jābūt tomēr nedaudz skeptiskiem. Jo var būt gan īsta sajūta, gan var arī gan maldīties. Tātad, visi jāanalizē, jāpēta, kas notiek. Un te autors stāsta par diennakts laiku, kur ir 2 periodi. Ir diena un ir nakts. Un naktī ir tāda lieta cilvēkam, ka cilvēks atpūšas, guļ un ir miegs, un cilvēks redz sapņus naktī. Tātad te komentē autors: visaugstais radīja pasauli ar 10 izteicieniem, lai cilvēku prāts varētu saprast, kā visaugstais vada pasauli un kā ir radīta pasauli. Caur sistēmu, iemesls, sekas. Tātad šie 10 izteicieni, šie 10 sfiroti ir doti tāpēc, lai cilvēks visu varētu izpētīt, kā saka, ar zinātnes palīdzību, ar šīm dažādām zinātnēm, pētot iemeslu un sekas, piemēram, dažādi dabas procesi, kā rodas viens vai
vai otrs dabas process. Nu, un kādas ir sekas šim dabas procesām? Nu, tā tad fizika, ķīmija, matemātika un tā tālāk. Nu, diena ir aktīva tāda. Aktīvs tāds laika periods, kur cilvēks strādā, darbojas, domā, dažādas fantāzijas arī ir, un dažādas aktivitātes ir darbs. Nu, nakts ir, lai dota, lai pārstrādātu šo aktīvo periodu, ir dots miegs, lai visas, dienas notikumus panestu, aizmirstu, tāpēc viņš arī dots ir, lai nomierinātu cilvēku un atjaunot dvēseles spēkus arī. Tāpēc visaugstais arī ir devis šo nakti, šo miega periodu. Tie autors te tādu labu padomu dod. Ja ir, kaut kāds lēmums jāpieņem dzīvē, tad nekad nevajag to pieņemt vakarā. Ar lēmumu vajag pārgulēt. Neizpaud lēmumu vakarā, bet guli un no rīta pārdomā un tad no rīta pieņem lēmumu. Te arī tautās dažādās ir tāds teiciens. Rīts gudrāks par vakaru, rīta stundai zelta smutē, un tāds, ka saka, te arī komentētājs to pašu saka, ja, kad no rīta pārdomām pieņem lēmumu. Jo visaugstais ir devis miegu atpūtai, un tas ir nepieciešams. Tā ir vieta, kur atpūsties laikā. Tad visi spēki atjaunojas līdz rītam, gan garīgie, gan arī fiziskie. Jo cilvēks, kad guļ, jūtas klusē, bet tikai iztēle darbojas. Miegā cilvēka dvēseles daļas dažas atvienojas. Tātad šī augšējā daļa, kā jau mēs te mācījāmies, ja, roha un nešamā pamet miesu miega laikā, kad cilvēks apgūlies. Tātad autors te komentē, miegs ir 1/60 daļa no nāves, kā saka, tā te pilnīgi uzsver. Tātad nešamā un roha pamet miesu, paliek tikai nefeš, šī zemākā dvēseles daļa, kas atjauno šo ķermeņa, funkcijas, ja, naktī atpūšas, šī nefeš, daļa, viņai atbildīga par šo ķermeņa, atpūtu, par fizisko atjaunošanos naktī. Un resursu, dažādu ķermeņa resursu atjaunošanos. Un, kad cilvēks pamodies, tad šīs daļas roha nešamā atgriežas pie cilvēka. Ir dažādiem cilvēkiem ir šis dažāda atgriešanās. Ir, kam ātri atgriežas vai kam lēni atgriežas. Tātad, ir ļoti, kā saka, te komentētais stāsta, kad, no tādām citām grāmatām, ja, kur cilvēkam ir vajadzīgs tomēr celties tādā lēnā garā, kā saka, ja, kad nemomentālīgi augšā. Ir reiz, kad to vajag, ja, kad ir nepieciešams, bet principā tomēr iesaka, ja, tomēr piecelties no gultas, tad pasēdēt nedaudz, ja, kādas 4 minūtes, 5, lai šie spēki atgriežas un šī dvēseles daļas arī atgriežas pilnīgi cilvēkā. Un lai cilvēks netiek steidzināts, ja, jo, ja, teiksim, gadās, ka cilvēks tiek steidzināts no rīta, tad visu dienu var būt, kā saka, tāds miegains, ja, un neatpūties, un šī dvēseles daļas, kā saka, atgriežas jau, beigās gan, bet, kā saka, tas dvēseles stāvoklis paliek tāds nemierīgs pa dienu. Tad komentētājs saka, celies lēnām, ja. Par sapņiem tālāk. Sapņi ir 3 veidi. Pirmais parasts sapnis, kas ir, lielākā daļa parastiem cilvēkiem nav, kā saka, taisnējiem, bet vidējiem cilvēkiem, ja, kur ir gan labais, gan ļaunais viņiem, kas skaitās no lejas uz augšu, tātad no cilvēku uz garīgām pasaulēm. Un šo sapni rada ķermenis, tā saucamā miesa, un šī nefeša, šī dvēsele darbojas tajā brīdī. Un arī dienas notikumi tiek pacelāti tajā, un arī
dažādas, kā saka, situācijas, kas ir dienā bijušas, un arī ēdiens, kas ir ēsts jau vakarā, piemēram. Un tad, kad šis cilvēks apgūlē, šī nefeša paliek, bet roha un nešamā, kā jau teicu, aiziet, ja, uz garīgām pasaulēm. Un iztēle darbojas. Iztēle arī ir nefeša, šī zemākā dvēseles daļa. Te autors stāsta, ka arī dzīvniekiem ir iztēle. Arī dzīvniekiem var būt sapņi dažādi. Iztēle ceļ visādus paveidus, kas ir neīsti un kas neeksistē, un tā ir fantāzija. Bet, kad mēs guļam, tad esam tikai tādi, kādi esam, redzam haotiskas bildes sapņos. Nefeša paceļ dienas iztēli un notikums, kas ir pretēji saprātam. Tad, ir haotiski sapņi dažreiz, nevis dažreiz, bet ļoti bieži tas tā ir. Un te ir tāds komentārs taisnējam, piemēram, saprāts nemaldās šurpu turpu. Kā saka, šai sapnī, ir diezgan tā bilde ir koncentrēta, tāda loģiski sakārtot, nav tādas, kā saka, haotiskas kustības, dažādi objekti, dažādas vietas, dažādas, un tā tālāk. Tātad taisnējam ir tāda lieta, bet ļaundarim, ir ļoti stipri šaudās šurpu turpu, viss tur ir dažādas vietas, dažādi objekti, stipri, kā saka, pretēji dažādi, un vidējām, gan tā, vidējām cilvēkam, kam ir gan labais, gan ļaunais. Un šie parastie sapņi, tie ir pretēji saprātām, tātad, viņi nav, kā saka, jātulko, jo cilvēks sapņo to, kas palīdz zemapziņā, iztēlē, ko darīs, domājis dienā, viss haotiski, un vēl atkarīgs arī no ēdiena, ko ēdis dienā, saku, no miesas stāvokļa, no ķermeņa stāvokļa. Ja cilvēks pārēdies, piemēram, tad ir haotiski sapņi arī, te saka. Tātad ļoti daudz šī miesa iespaido sapņi, jo miesa ir veselāka, ķermenis veselāks, jo sapņi arī veselīgāk ir. Nenozīmīgi sapņi, nav jātulko, tātad, kā jau es te kādreiz teicu, ja ir gars vesels, tad arī miesa ir vesela, nevis otrādi, kā veselā miesā mājo vesels gars. Vispirms jau garam jābūt veselām, tad arī miesa būs vesela, un tad arī šie sapņi būs veselīgāki. Tāda ļoti nozīmīga frāze te ir, kuras autors saka, ja nav sapņi bijuši nedēļa, tā ir ļoti slikta zīme, kad nav kaut kas kārtībā cilvēkam, nav saite ar visaugsto. Tad ir jāpārskata sava, kas saka, darbība, un sevi jāanalizē, vai nav kāda slikta darba darīt, kas ir pretrunā ar visaugstā likumiem. Un tad ir jāatgriežas, jātaisa čuvā procedūra, un tad, kad sapņi atgriežas, tā ir laba zīme atkal. Tātad mēs te apskatījām pirmo parastos sapņus. Otrā lieta ir tādi, tādi zīmīgi sapņi. Viešķi son no krievu valodas, kur tulkot. Es nezinu, kā latviski to iztulkot. Es teikšu tā zīmīgi sapņi, kur, ir saistība ar šo augstākām dvēseles daļām, ar rohu nešamā. Šī augstākā dvēsele, rohu nešamā, paceļas ārpus miesas miega laikā. Tātad viņa neatrodas cilvēku ķermenī vairs. Cilvēku ķermenī atrodas tikai nefeša, kas atbild par ķermeņa funkcijām. Un šīs abas dvēseles daļas, roha nešamā, paceļas tur, kur visaugstais atļauj viņām pacelties, atkarībā no cilvēka, kas saka, garīgā stāvokļa un stāvokļa pasaulē. Un visaugstais atļauj pacelties tur, kur viņš atļauj, un kontaktēties ar dažādiem garīgiem objektiem, tātad ar šiem malahim vai šidīm, šiem dēmoniem, kā iztulkots ir, gan labiem, gan ļauniem.
Dažādi var būt šie, kā saka, šie radījumi, ar ko atļauts kontaktēties cilvēkam. Nu, te ir atkal vesela, kā saka, sistēma, detalizācija šīm lietām. Kādā brīdī tur kontaktējies ar tādiem radījumiem, tādiem citiem radījumiem. To mēs te neapskatīsim, tā ir atkal liela pētnieciska lieta. Tātad, ja šīs dvēseles daļas kontaktējas vai no Malahim vai Šidim, un tur nav laika ierobežojumi, un arī gadās situācijas, kad cilvēks redz nākotni, kāda būs šai sapnī. Un dažreiz ir tāda lieta, kad šī nešamā, šī augstākā dvēseles daļa, nodod signālus zemākai dvēseles daļai, kas vēl atrodas ķermenī, miega laikā. Un tad iztēli šis nefeš būvē tēlus, miesīgus tēlus. Tad, ko cilvēks var saprast, dažādas dabas objekts, cilvēks, dzīvnieks, un minerāls, un dažādas un tā tālāk. Dzīves situācijas dažādas. Bet šīs lietas var būt gan īstas, gan melīgas. Tātad nekad nav iespējams atšķirt, ja? Tādām parastām cilvēkām, kur ir īsts un kur ir neīsts sapnis. Tātad nevar uz to paļauties. Bet, piemēram, te tāds piemērs no Toras, kā Jāzeps, mācīja izzināt no visaugstā šo sapņu tulkojums. Tātad viņš zināja, viņš mācīja gan faraona sapni iztulkot, gan faraona to darbinieku sapņus iztulkot. Viņš mācoties šo instrukciju, šo Toru, kas tajā laikā bija, kā saka, tā mutiski tāda no saviem, kā saka, senčiem pārņemta no tēva, ja? Viņš to bija iemācījies. Un, lai tulkot sapņus, jābūt Ruaha Kodeša šai sastāvdaļai cilvēku. Tātad te iztulkots Ruaha Kodeša, ir dažādās kristīgās literatūrās iztulkots svētais gars, tā saucamais. Kas tas tāds ir, tas ir citreiz jāapskata, jo šitie mēs te par to nerunāsim smalkāk. Un te tāda zīmīga lieta, ja sapnis nāk vairāk kā vienreiz, un ar konkrētiem cilvēkiem, ar konkrētiem notikumiem, tādā autors brīdī esi uzmanīgs. Un vērtē, vai sapnis ir ļauns vai labs, ja? Un tad ir speciāli tāda procedūra jātais, atavāt, halom, kur sanāk dažādi, kā saka, cilvēki gudrie kopā, ja? Un ar savu, kā saka, meditāciju, ar savu lūkšanu pie visaugstā var mainīt cilvēkam likteni no slikta uz labu. Un tā ir liela lieta, jo tomēr Dievs augstais arī brīdina caur sapņiem dažreiz. Un tomēr ir jāmeklē tad, ja šie sapņi ir tik ļoti zīmīgi, kā es tev te teicu, kad nāk vairāk kā vienreiz un ar konkrētiem cilvēkiem un konkrētiem notikumiem, tad vajag būt uzmanīgam tomēr. Un otra lieta ir, šie notikumi notiek tāpēc, ka cilvēks stāsta sapni citiem, kam pagadās. Nedrīkst stāstīt sapni vienkārši citiem cilvēkiem, ja? Tāpēc jau ir šī procedūra, tā vāt halām, ja, tādi gudrie, ja, kas vēl labu citiem. Jo tu jau nezini, kam tu tur stāst to sapni, ja? Var gadīties, ka kādam ļaunām cilvēkam, ja, un viņš tev iztulkos, un tad arī notiks šis ļaunais notikums tavā dzīvē. Jo var gadīties arī, ka šie sapni ir no visaugstā pāraudzības. Bet tas nav pravietojums sapnis, vēl neskaitās. Tas ir tikai domāts, lai apmodinātu cilvēku. Un šo sapni nedrīkst stāstīt vispār nevienam. Un ir ļoti, kā saka, ja viņš ļoti zīmīgs, tad jāiet pie šiem gudrajiem, ja, un tad viņš ir, kā saka, jāanalizē. Un jātāja šī procedūra atavāt halom. Bet, kā saka, nevienam citam nedrīkst stāstīt, jo arī tāda lieta notiek, kā tu izstāstīsi, ja kā tas otrs cilvēks tev iztulkos, tā arī notiks. Kaut būtībā tas sapnis it kā labs, ja, bet ja viņš tev iztulko
kaut ko sliktu, ja tad notiks šis sliktais notikums tavā dzīvē. Tāpēc nevajag stāstīt nevienam šos sapņus, kas tev notiek, jo, var dažādas sekas tam būt. Tātad jābūt ļoti uzmanīgiem ar šiem sapņiem ir, kā jau te autors stāsta un autors brīdina. Paldies!